Vēsturiskais čempions vairākās motociklu klasēs iekštelpu motokrosā. Latvijas motosporta vēsturē, kurā mēs federāciju dibinājām jau pirms vairāk kā 100 gadiem. Nekas tam līdzīgs vēl nebija noticis. Ir bijušas gan ziemas motokrosa čempioni, vasaras motokrosa čempioni, vēl visādas mums sacensības. Bet iekštelpu motokross mums ir pirmo reizi motosporta vēsturē, un lūk pēdējo posmus un pēdējie 3 braucieni šodien 21. februārī šajā Speedzones arēnā, kur no rīta notika jau kvalifikācijas braucieni, un tagad lūk ir jau starta gaidās mazie rūķi. 6 minūšu braucienā mazie rūķi, kur kvalifikācijas braucienā ātrāko apļa laiku uzrādīja Hubertas Zoluba no Lietuvas, viņam 4. starta numuriņš, bet lielajā kopvērtējumā pēc 9 braucieniem līderis ir Emīls Malkalns. Emīls Malkalns, 60. numurs, ar 23 punktu pārsvaru par lietuvieti. Bet priekšā 3 braucieni un krīt starta barjera pirmajām braucienām šodien mums iekštelpu čempionātā 21. februārī. Sākām ar pašiem mazākiem bērniem, sākām ar rūķu klasi. Bērnu vecums no 4 līdz 6 gadiņiem, un startu izcēla, un pirmais mums starta karalītis šajā mazajā rūķu klasē ir Hubertas Zoluba, 4. numurs lietuvietis. Ļoti ātrs bija startā, izcēla startu un ir līderis braucienā. Tātad braucienā līdera pozīcijās mazajā rūķu klasē 6 minūšu garumā Hubertas Zoluba no Lietuvas. 2. vietā tūlīt arī mēs piefiksēsim, kuram tad izdevās no starta pakāpties 2. pozīcijā. Emīls Malkalns, kā jau to gaidījām, arī kvalifikācijas braucienā viņam bija 2. ātrākais apļa laiks. 60. numuriņš, sezonas līderis Emīls Malkalns 2. pozīcijā, un tuvojas noslēgumā pirmais starta aplis. Pēdējā virāža šeit pirms finiša arkas, un līdera pozīcijās notur Hubertas Zoluba rūķu klasē 2. vietā. Emīls Malkalns ar cik lielu starpību līdz līderim. Kādas 1,5–2 sekundžu starpība pašlaik starp šiem 2 braucējiem pirmajā trīniekā un 3. vietā uz doto brīdi. Un pēc pirmā apļa ir Miķelis Brants no motokluba Ape. Viņš daudz 15 sekundes pēc pirmā apļa zaudē līderim jau. Un 4. vietā Ēriks Bērziņš 16 sekundžu starpība līdz līderim ar 22. numuru. Bet 1. un 2. vietu uz dotu brīdi šķir 2,2 sekundes. Un kā jau vienmēr, jau arī iepriekšējos posmos, tas bija novērots, ka tieši šie 2 braucēji šajā mazajā bērnu rūķu klasītē ir sīvākie konkurenti cīņā par punktiem, cīņā par uzvaru gan posmu 3 braucienu summā un, protams, krāja punktus arī lielajā kopvērtējumā 1. Latvijas iekštelpu čempionātā 2026. gadā. Hubertas Zoluba notur šo 3 apmēram sekundžu pārsvaru arī 2. aplī īsajā 6 minūšu braucienā par Emīlu Malkalnu, un līdz ar to viņš pašlaik atvinē kopvērtējumā 3 punktus, jo par 1. vietu dod 25 punktus, par 2. vietu 22 punkti un par 3. vietu 20 punkti. Tātad, kā bija 23 punktu pārsvars par labu Emīlam Malkalnam pirms pirmā braucienā, tad pagaidām, 3 punktus ir atvinējis ar šo lielisko startu, lielisko braucienu Hubertas Zoluba līdera pozīcijās, mazais lietuvietis. Emīls Malkalns 2. vietā, varbūt šī starpība tagad ir pieaugusi pat līdz kādām 4,5 sekundēm ar līderi, bet stabili 2. pozīcijā Emīls Malkalns ar 60. numuru. Un 3. vietā Miķelis Brants, motoklubs Ape, un Miķelis Brants lielajā kopvērtējumā pagaidām atrodas 5. vietā. 193. numurs, viņam ir 100 punkti pēc pirmajiem 9 braucieniem, bet nav ieradies šodien uz sacensībām kopvērtējumā 3. vietas īpašnieks Armīnas Bražģijus.
Un līdz ar to vieta uz goda piedestāla trešā pakāpiena var vēl izmainīties pēc šiem 3 braucieniem, kur sakarā ar to, ka nestartē trešās vietas īpašnieks kopvērtējumā ar Mīnas Bražģijus, var pacīnīties pārējie konkurenti par kopvērtējumā trešo vietu arī lielajā kopvērtējumā šajā rūķu klasē. Kārtējais aplis līdz braucienā beigām 1,5 minūtē mazajā rūķu klasē. Emīls Malkalns jau 6 sekundes zaudē. Netiek šodien klāt ātrumam, ko piedāvā līderis Hubertas Zaluba no Lietuvas 4. numuru, un Emīls Malkalns jau atpaliek 6 sekundes. Trešo vietu notur Miķelis Brants no motokluba Ape. Tālu gan aiz līderiem viņš atrodas, bet trešā vietā. Un tie ir 20 punkti kopvērtējumam. Ļoti, ļoti vērtīgi punkti Miķelītīm, lai varētu šodien pacīnīties par trešo vietu arī lielajā kopvērtējumā, jo nav ieradies šodien arī uz sacensībām Trevora Malmans no Igaunijas, kurš atradās 4. vietā pēc 3 posmiem iekšdāpu. Oj, kas par nepatīkamu kritienu mazajā rūķu klasē, un izskatījās, ka kritienu ir iedzīvojies neredzējo numuru, kurš tur ļoti neveiksmīgi piezemējās pēc tāda lēzena tramplīnā, bet ar puiku visi kārtībā, un var turpināt braucienu, tā kā kritiens nebija pārāk sāpīgs, un braucienu var turpināt visi braucēji, kuri ir trasē šajā rūķu kompānijā mazajā bērnu klasītē. Jā, tāds ir sākums lielajām motokrosām. Šī rūķu klasē no 4 gadu vecuma, tas ir atļautais vecums, kad drīkst startēt motokrosas sacensībās. Un, ja viens otrs vienaudzis vēl nav iemācījies godīgi braukt pat ar 3 riteni, tad, lūk, ir jau Džeki trase, kurai ļoti veiksmīgi tiek galā ar viņu vecumam atbilstošu mocīti, pilnā ekipējumā, lasa trasi, izmeklē sev pareizās špūrītes, veids lēcienu uz tramplīnā. Lieliski to dara šodien līderis šajā pirmajā braucienā Hubertas Zaluba no Lietuvas. 4. numurs veids kārtējo apli, un viens aplis līdz braucienā beigām palicis līderi. Viens aplis līdz braucienā beigām, un jau pārsvars ir visai daudz pieaudzis par Emīlu Malkalnu, un līdz ar to pēc šī apļa lielajā kopvērtējumā jau starpībā ar Emīlu Malkalnu sarūks līdz 20 punktiem. 3 punktus kopvērtējumā būs atvinējis ar šo braucienu arī Holešotu ar starta karala titulu pirmajā braucienā Hubertas Zaluba Lietuvā. Tātad rīt pēdējais aplis. Emīls Malkalns jau zaudē 13 sekundes ar līderiem, un izskatās, ka pirmais piecnieks nemainās. Miķelis Brants saglabā 3. vietu, un motokluba Aple ar 193. 4. vietā Ēriks Bērziņš, un 5. vietā Alfreds Lazdiņš, kuram 2. numurs. Tās, lūk, ir piecnieks šajā mazajā rūķu klasē. Tagad uzmanību finišam. Trases pēdējā sektorā ir līderis Hubertas Zaluba. Veiksmīgs starts, arī kvalifikācijā, lielisks apļa laiks, pirmā starta pozīcija, un neviens viņam netraucē finišēt 1. vietā un izcīnīt 25 punktus. Un finišē Hubertas Zaluba. Ļoti priecīgs Hubertas ir pēc finiša, un līdz ar to 3 punkti atvinēti savam sīvākajam konkurentam Emīlam Malkalnam, kurš arī brauc pāri finiša līnijai, 2. vietā, un 20 punktus viņš ir izcīnījis. Jā, tur arī tiek punkti rēķināti dalībnieku nometnē, noteikti par lielo kopvērtējumu šajā pirmajā vēsturiskajā Latvijas iekštelpu čempionātā 4 posmu summā. 3. vietai pretī traucās Miķelis Brants, un tie ir 20 punkti. Jā. Emīls Malkalns izcīnīja 22, tad 3. vietā Miķelim Brantam pienākās 20 punkti, un viņš samazina starpību ar 3. vietu kopvērtējumā ar Mīnas Bražģijus, kurš šodien nav ieradies, un ir 22 punkti. Tagad starpība līdz 3. vietai
lielajā kopvērtējumā. Nu, lūk, finišam tuvojas vēl mazie braucēji, kuri visai tālu atpalika no līdera, no Huberta Zoluba. Un tikmēr jau pie starta barjeras, jau pilnā gatavībā, jau ir nākamā brauciena dalībnieki, 50-nieki. Tur jau bērni līdz 9 gadu vecumam, kuri attiecīgi brauks mums sacensībās visus 3 braucienus, 7 minūtes plus 1 aplis. Arī šeit bija sava kvalifikācija 50-niekiem. Rītā mums programmā un arī lielais kopvērtējums. Protams, šodien mēs runājam par lielo kopvērtējumu pēc pirmajiem 3 posmiem, 9 braucieniem, kur līderis 50 kubikcentimetru klasē ir Artjoms Vasiljevs. Artjoms Vasiljevs no motokluba Austrumu Zibens. Jā, ļoti sīva mačošanās bija arī kvalifikācija ar viņa sīvāko konkurentu Igauniju Oskaru Luigi. Oskars Luigi, 900. numurs, un viņš tikai 3 punktus. 3 punktus viņš zaudē kopvērtējumā pēc 9 braucieniem šajā iekštāpu motokrosā Latvijas čempionātā Artjomam Vasiljevam, un kopvērtējumā 3. vietā ir Igaunijas Dominika Ojasalu. Viņam 818. numurs, bet Dominiks Ojasalu jau visai daudz zaudē līderiem kopvērtējumam Artjomam Vasiljevam 62 punktus. Tā kā cīņa noteikti šodien būs starp Artjomu Vasiljevu 625. un Oskars Luigi Igaunija 900. numurs. Starta karalis 50 kubicēnu klasē. Forsē motorus, krīt starta barjera un... Jā, starta karalis mazajā klasē ir Tomas Jaunžēkers, 76. numurs. Tomas Jaunžēkers, kurš pirmajā posmā nestartēja, pirmajā posmā viņš izlaida, bet ieradās viņš 3. posmā. Un pašlaik kopvērtējumā viņš ir patālu no līdera, viņš ir tikai 8. vietā, bet iepriekšējā posmā viņš izcīnīja 3. vietu 3 braucienu summā, un šodien viņš ir 50. starta karalis. 66. numurs. Brauciens ir sācies 7 minūtes, plus 1 aplis, un atcerēsimies, ka kopvērtējumā starp 2 ļoti nesamierināmiem konkurentiem ir tikai 3 punktu starpība par labu Artjomam Vasiljevam no motokluba Austrumu Zibens. Un šodien 3 braucieni, un tas ir ļoti daudz, 3 braucieni, 75 punktus. Uzvarētājs var izcīnīt 3 braucienu summā, un pēc pirmā apļa līderis ir Oskars Luigi. Igauņu puika tomēr ir pamanījies pabeigt garām starta karalim Tomasam Jaunžēkeram un izvirzīties vadībā. Tā kā līderis ir Oskars Luigi, un 2. vietā Artjoms Vasiljevs ar 625. numuru, 1,5 sekundžu starpība starp šiem 2 braucējiem, un 3. vietā Tomas Jaunžēkers ar 76. un 4. vietā Dominika Ojasalu, kurš šodien mēģinās bruģēt ceļu uz goda piedestāla 3. pakāpienu visas sezonas kopvērtējumā. Protams, cīnīsies arī par goda piedestālu 3 braucienu summā Lielplatonē šodien 21. februārī, un, protams, lielais goda piedestāls Latvijas vēsturiskajā 1. čempionātā iekštāpa motokrosā. Oskars Luigi turpina vadību trasē 50 kubikcentimetru klasē. 0 sekundi pusotrais viņa Artjoms Vasiljevs ar 625. numuru. Izskatās pat mazliet tuvāk piebraucis klāt līderim ir Artjoms Vasiljevs šajā īsajā 7 minūšu braucienā. Jā, kontrolē situāciju trasē. Abi divi brauc par tām špūrītēm, par pēdām, ko viņi jau treniņu laikā šeit ir kārtīgi atstrādājuši. Interesanti tas, ka vakar, ja viņi bija ieradušies Lielplatonē un organizatori atļāva viņiem arī patrenēties vakar trasē šīs dienas sacensībām, un abi divi arī vakar treniņos bija ar ļoti līdzīgiem apļa laikiem, ko pierāda šodien šis pirmais brauciens, kur līderis joprojām ir Igaunis Oskars ar 900. numuriņu un otru. Sadursme mazlietiņ apstājās Oskars un
nepaspēja sabremzēt Artjoms. Jā, uzskrēja virsū Oskaram un līdz ar to sekundžu starpība pieauga. Pārāk daudz nav pieaugusi, bet ar šādiem līdzīgiem ātrumiem Artjoms Vasiljevs nesavāc virāžā savu mocīti un ietriecās sānos Oskaram Luige. Un līdz ar to zaudēja tik ļoti vērtīgas sekundes cīņā par uzvaru braucienā. Trešajā vietu saglabā Tomas Jaunžēkers ar 66. numuru. Jā, Oskars Luige noteikti izmantos šo iespēju tagad kāpināt vēl tempu. Viņš labi ir informēts, ka starpība tagad ir pieaugusi turpat līdz 4 sekundēm ar Artjomu Vasiljevu, un Tomas Jaunžēkers jau visai tālu atpaliek no līderu dueta, un arī pārējie braucēji ir patālu šie lieliskā dueta Oskars Luige un Artjoms Vasiljevs. Izskatās, ka Artjoms Vasiljevs ir atkal iegājis savā ritmā un sāk tuvoties atkal līderim Oskaram Luigem no Igaunijas. Līdz brauciena beigām 2,5 minūtes plus 1 aplis. Sekosim noteikti līdzi šiem 2 ātrāko 50 kubicentimetru klases braucēju dueli. Jo cīņa par punktiem ne tikai šodien 3 braucienu summā, bet arī lielajā kopvērtējumā 2026. gadā, kur uz doto brīdi ir izlīdzinājusies punktu summa. Ja braucienā uzvar Oskars Luige, tad viņam ir tikpat daudz punkti pēc 10 braucieniem, cik ir Artjomam Vasiljevam. Jo pirms šī braucienā Artjomam bija plus 3 punkti. Un tagad šos 3 punktus ir atguvis ar līdera pozīciju Oskars ar 900. numuru. Oskars Luige no Igaunijas, bet Artjoms Vasiljevs ir atkal savā tempā, savā ritmā, un jau starpībā atkal ir labākā gadījumā 1 sekunde. Kāda spraiga cīņa starp šiem diviem zēniem 50 kubicentimetru klasē. Oskars Luige, Artjoms Vasiljevs rāda mums izcilu meistarību šajā tehnisko elementu bagātajā arēna krosas trasē, gan ar virāžām, gan ar šiem daudzajiem mazajiem lēzenajiem tramplīniem, gan ar šiem saucamajiem veļas dēļiem, kā sportisti dēvē šos mazos tramplīnu kaskādi, kādi 5-6 šie mazie tramplīnu kaskādes, un jau gandrīz vai uz aizmugurējā riteņa ir uzsēdies jau līderim Artjoms Vasiljevs no Austrumu Zibens motokluba. Oskars Luige notur 6 desmitaļu pārsvaru. 6 desmitaļu pārsvars ir pār otrajā vietā braucošo Artjomu. Līdz brauciena beigām mazāk par minūti, 35 sekundes līdz brauciena beigām. Fantastiska cīņa 50 kubicentimetru klasē starp diviem līderiem, kur 20 sekundēs aiz līdera 3. pozīcijā ir Tomas Jaunžēkers ar 76. un Dominiks Ojasalo no Igaunijas 4. vietā. Uz īsu brīdi Artjoms Vasiljevs izmantoja iekšmalu un izvirzījās vadībā, un tagad izmanto viņš vēlreiz. Perfekts gājiens, ļoti perfekti izmantoja iekšmalu. Viņš savācās iekšmalā, nezaudēja ātrumu, izfrēzēja iekšmalu un tādā brīdī apsteidza Oskaru. Un ir jauns līderis, kā līdz brauciena beigām 1 aplis paliek. Šī interesanta cīņa vainagojas ar to, ka pēc neveiksmes sadursmes ar Oskaru līdera pozīcijās finišu aplī aizbraucot ir Artjoms Vasiljevs no motokluba Austrumu Zibens un Oskaram Luigem tagad 2. vietā 900. numuram. 1 aplis līdz braucienā beigām. Psiholoģiski ļoti grūti noturēt šādu braucienu, ir bez kļūdām, perfekta savā ritmā, savā tempā aizvadīt šo pēdējo apli. Priekšā vēl ir atpalicēji. Abiem diviem šie atpalicēji ir jāapsteidz, gan Artjomam, gan Oskaram. Oskars ir pietuvojies atkal līderiem Artjomam Vasiljevam. Ārmalu izvēlas lielākā tempā no virāžas, mēģina uzsākt kārtīgo taisnajā tramplīnu Oskars Luige, un tas viņam atkal izdodas iekšmalā.
Wow, kāds drosmīgs uzbrukums līderim Artjomam iekšmalu, tāpat kā Artjoms, tikai šajā aplī šo iekšmalu izmantoja Oskars Luige. Un finiša aplī, kā līdz brauciena beigām ir palikusi pēdējā finiša virāža. Līderis joprojām ir finišs ar kritienu. Oi, kā puikas cīnās. Tas kritiens bija jau aiz finiša līnijas. Aiz finiša līnijas bija kritiens. Jā, aizķēra mocīti, Oskara mocīti aizķēra Artjoms. Un, ziniet, starpība ir 100. 600 starpība par labu igauņu puikam Oskaram Luigam. Tik dramatisks finišu. Pirmajā braucienā 50 un lielajā kopvērtējumā izskatās, ka punktu starpība ir izlīdzinājusies pa nulītēm. Uzvar Oskars Luige no KTL Racing Igaunijā. 600 viņam zaudēja Artjoms Vasiljevs ar kritienu jau pēc finiša. Labi, ka bez traumām. Un trešo vietu izcīnīja Tomas Jaunžēkars. 30 sekundes aiz līderu duetā. Nevis tieši aiz līdera, bet, teiksim, līderu duetā. Lūk, tāds ir trīnieks 50 pirmajā braucienā. Jā, Tomas Jaunžēkars trešajā vietā, 76. numurs, bet tā kā viņš lielajā kopvērtējumā visai patālu, tad pietuvojās trīniekam, gan pietuvojās lielajā kopvērtējumā Dominiks Ojasālu un esam gatavi jau nākamajām braucienām, un tie ir 65. 8 minūtes plus 1 aplis, atkal par 1 minūti ilgāk nekā 50. 8 minūtes plus 1 aplis 75. kur kvalifikācijas braucienā ātrākais apļa laiks bija Robertam Vinteram. Viņš arī lielā kopvērtējumā līderis. Pašmāju trasē Robertam Vinteram. Roberts Vinters nevienu dienu šeit ir trenējies un pazīst katru smilšu graudiņu šajā trasē. Un par 1,8 sekundēm viņš kvalifikācijas aplī bija ātrāks nekā Damirs Haimins no motokluba Austrumu Zibens. Un trešajā vietā kvalifikācijā Azolas Sungaila 507. numurs Žemaitija Lietuvas starts un starta karalis 65. 75. starta karalis ir Roberts Vinters. Jā, izceļ startu un līdz ar to arī prēmijā no MG Trade firmas ir nopelnījis Roberts Vinters ar šo lielisko startu. Un arī līdera pozīcijas kopvērtējumā viņš ir līderis ar 20 punktu pārsvaru pār Robertu Vanagu. Roberts Vanags no Bieriņu motokluba šodien nav ieradies uz sacensībām. Ir informācija, ka Roberts Vanags ir devies uz treniņu nometni siltajās zemēs, Spānijā. Ir tāda informācija kopā ar Danielu Koklovu, savu kluba biedru, kurš kopvērtējumā šeit atradās 4. vietā pēc pirmajiem 9 braucieniem Latvijas iekštelpu čempionātā. Līdz ar to Damiram Haiminam paveras šodien lieliska iespēja pacīnīties par punktiem, pacīnīties arī par uzvaru kopvērtējumā. Jo no līdera Roberta Vintera Damirs Haimins, 23. numurs, atpaliek 22 punktus. Tā kā šodien lūk vēl cīņa, 22 punktu pārsvars. Pašlaik Robertam Vinteram kopvērtējumā ir par Damiru Haiminu no motokluba Austrumu Ziemens, bet ļoti labs starts un līderā pozīcijā 183. numuram Roberts Vinters. Roberts Vinters braucienu iesācis kā pirmais, un 2. vietā ir Azolas Sungaila Lietuva. 3 sekundes viņš pašlaik zaudē līderiem, un 3. vietā ir Damirs Haimins. Turpat 7 sekundes aiz līdera, 3. pozīcijā. Damirs Haimins ar 23. numuru. Tās lūk pirmais trīnieks pēc pirmā apļa šajā 75 kubikcentimetru klasē pirmajā braucienā. Latvijas iekštelpu čempionātā pēdējā posmā. Pirmais posms notika novembrī, 2. decembrī, 3. janvārī. Un tagad 21. februārī pieliekam punktu vēsturiskajā pirmajā Latvijas iekštelpu čempionātā motokrosā.
Un 75 kubicentimetru klasē ļoti tuvu tam, lai par pirmo čempionu vēsturē 65 kļūtu Roberts Vinters, kura tētis Jānis Vinters ar savu komandu ir uzbūvējis šo lielisko arēnas krosa trasi, lai varētu šajā skarbajā ziemā, kad ārā valdīja vairāk kā -20 grādi un vējas svilpoja, dzenāja sniega vērpetes uz visām pusēm, varēja tādos vasarīgos apstākļos trenēties, grunts trasē, atstrādāt tramplīnus, virāžas un gatavoties šai 2026. gada sezonai. Jā, tiešām paldies Jānim Vinteram par šo halli un garāko trasi hallē Eiropā. Pagaidām uz doto brīdi pēc visiem mērījumiem šī ir garākā iekštelpu motokrosa trase Eiropā un lieliski treniņa apstākļi visas ziemas garumā ir gan jaunajiem braucējiem, gan arī pieredzējušiem Open klases braucējiem, kur pirmajos 3 posmos prestižajā Open klasē pirmās vietas izcīnīja mūsu pērnā gada Latvijas čempions MX1 klasē Mairis Pumpurs. Tā kā ne tikai mazie zēni, jaunieši var trenēties arī lielā vīri ar motocikliem, kubatūram līdz 450 kubicentimetru jaudīgajiem mocīšiem. Halles ietilpība un trases konfigurācija atļauj trenēties viennozīmīgi un audzināt meistarību un izturību jebkuras klases braucējiem. Roberts Vinters un līdera pozīcijās joprojām 183. numurs, attiecīgi 2. vietā Aziolas un Gaila, 8 sekundes viņš zaudē līderim Robertam Vinteram, un Damirs Kaimins ar 23. numuru 3. vietā 5 sekundes aiz 2. vietas. Tā kā Damirs Kaimins startā Damirs Kaimins mazliet kļūdījās, izbrauca ārpus trases, palaida garām konkurentus, un tagad ir jāatgūst zaudētājs, jāpacīnās ir ar lietuvietiem. Azolas Songaila 507. numuru, kurš lieliski pašlaik notur 2. pozīciju. Galvā kopvērtējumā Aziolas Songaila ir tikai 13. vietā. Viņš nestartēja 2. un 3. posmā. Punkti viņam nav daudz kopvērtējumā. Viņam ir tikai 45 punkti, bet šodien viņš spēja noturēt aiz sevis Damiru Kaiminu, kurš kopvērtējumā pēc 9 braucieniem ir 3. vietā. Un šodien reāli var pacīnīties par 2. vietu. Un sports ir sports. Visāda vēl punktu summas te var veidoties. 3 braucienu summā. Tā kā cīņa pašlaik ir par 2. pozīciju starp Aziolas un Gailu un Damiru Kaiminu. Roberts Vinters līdera pozīcijās. Roberts Vinters. Jā, pašmāju sienas palīdz, tā izskatās 183. numuram, bet Damirs Kaimins joprojām 1 sekundi. Tagad vairs tikai 1 sekundi zaudē 2. vietai 507. numuram Azolam Sungailam. Šeit jau ir cīņa par 2. 3. vietu braucienā. Tie ir 22 punkti vai 20 punkti kopvērtējumā. Pašlaik par labu 22 punkti ir Aziolas Songaila no Lietuvas, bet 1 sekundi, tikai 1 sekundžu starpība ir ar motokluba Austrumo Zibens pārstāvi Damiru Kaiminu. Ja mazajā 50 klasē 2 līderi cīnījās par uzvaru braucienā, tad šeit ir tikpat sīva cīņa 75 par 2. 3. vietu pirmajā braucienā. Pagaidām augstasinīgi kontroles situāciju 2. pozīcijā Azolas un Gaila, un lai kā cenšas Damirs Kaimins pietuvoties viņam iekšmalās virāžās, izmantot varbūt lielāko ātrumu tramplīnu kaskādēs, bet savu trajektoriju notur Azolas un Gaila, un joprojām, kad pēdējā minūte jau aizrutējusi 65 kubicēnu klasē,
Otrajā pozīcijā 507. numurs Azolas Sungaila un Damirs Kaimins. Jā, tā pati 1 sekunde, joprojām 1 sekundi zaudē otrās vietas īpašniekam lietuvietim Azolam Sungailam. Bet līderis Roberts Vinters ir jau pamucis projām, jau pietiekamā attālumā, jau turpat 12 sekundžu pārsvars par otro vietu. Un jau tiešām iekšmalu mēģina, pārāk liels ātrums, lai paņemtu iekšmalu. Bija Damiram mēģināja, izskatījās, ka viņš mēģinās izmantot iekšmalu šajā virāžā, bet pārmalu pietiekamā ātrums bija arī lietuvietim Azolam un tuvojas finiša aplis. Mums šajā 75 kubisdēļu klasē aizraujošajā pirmajā braucienā. Roberts Vinters jau ir devies pēdējos 2 apļos, un tagad pēdējos 2 apļos dodas nesamierināmie konkurenti arī 65 kubicendru klasē Azolas Sungaila un attiecīgi Damirs Kaimins. Pirmajā posmā, kur startēja Azolas Sungaila, labākās vietas viņam bija 4. vietas viņš izcīnīja un 5. vietu, bet šodien, lūk, viņš ir pirmajā trīniekā un joprojām ļoti spraigā, dinamiskā cīņā notur otro pozīciju. Tuvojas finiša aplis. Wow, nu kā izskatīsies šis finiša aplis, kur ir uz likmes likti punkti, gan 3 braucienu summā, gan arī lielais kopvērtējums 2026. gadā. Starp šiem 2 braucējiem pretī 25 punktiem traucas līderis Roberts Vinters, kuram jau tā ir pietiekami laba punktu bagāža. Viņam ir 205 punkti jau šajā iekštelpu motokrosa seriāla saplusoti, un tagad viņām ir 14 sekundžu pārsvars pār Azolas Sungailā, bet joprojām 1 sekundžu starpībā, un tas ir finiša aplis. Tagad trases tūlīt vidējā sektorā būs abi divi šie konkurenti cīņā par punktiem, cīņā par 2., 3. vietu pirmajā braucienā. Neviena netraucēts līderis brauc pretī uzvarai un 25 punktiem pirmajā braucienā 75 kubicentimetru klasē. Un kā tas izskatīsies finišā starp Azolu Sungailu un Damiru Kaiminu pēc pāris 10 sekundēm, to arī mēs redzēsim. Finišam tuvojas Roberts Vinters. Fanu aplausiem skanot, pirmajā braucienā izcīnā 25 punktus un izcīnā uzvaru. Tātad 25 punkti. Un lūk, arī finišam tuvojas gan Azolas Sungailā, gan arī Damirs Kaimins. Finiša pagrieziens un pātrinājums neizdevās. Neapmierināts. Damirs Kaimins ir ļoti neapmierināts. 3. vietā, bet 20 punkti viņš ir nopelnījis. 20 punktus viņš ir nopelnījis un lielajā kopvērtējumā joprojām viņš ir 3. vietā. Tagad viņš viņš ir pakāpies jau lielajā kopvērtējumā. Jā, lielajā kopvērtējumā viņš ir pakāpies uz 2. vietu Damirs Kaimins un Azolas Sungaila, tā kā viņš startējis 2 posmos. Var šodien pacīnīties par vietu uz godā piedestāla 3 braucienu summā, nevis lielajā kopvērtējumā. 2 posmi izlaisti, protams, daudz punkti ir zaudēti. Nākamais brauciens, 8 minūšu brauciens, plus 1 aplis, 85-nieki, kur 85-niekos kvalifikācijā ātrākais bija Luis Junzis no MX Bauska motokluba, un viņām tikai pussekundi 1 apļa garumā zaudēja Agnis Alksnis no Viking Trial. Luis Junzis ar 91. Agnis Alksnis ar 151. numuru, un 3. kvalifikācija bija Jurģis Kosovičs no VME Motor Racing Team ar 177. numuru krīt starta barja. Kas pa spriganu! Sprādziens startā, ko Luis Junzis un ar diezgan lielu pārsvaru izceļ startu. Luis Junzis, kuram 15 punktu deficīts ir līdz līderim Agnim Alksnim lielajā kopvērtējumā. Ļoti labs starts padevās Luisam Junzim, 91. numuram no MX Bauska motokluba, un uzreiz jau viņš pārņem vadību.
Jā, Luis Jonzis kvalifikācijā arī atzīmējies ar lieliskiem apļa laikiem. Un tagad Agnim Alksnim ir tikai 3. pozīcijā, sezonas līderim. Iekštelpa motokrosā un izdodas viņam apsteigt. Vismaz man izskatījās šeit ekrānā, ka Agnis Alksnis pakāpjas uz 2. vietu, 151. numurs, bet Luis Jonzis šodien ir apņēmības pilns pacīnīties par punktiem, ne tikai 3 braucienu summā, bet arī lielajā kopvērtījumā. Jā, uz 2. vietu ir pakāpies Agnis Alksnis no Viking triāla 151. numuru, un tāds ir pirmais aplis. Luis Jonzis līdera pozīcijās, turpina lieliskā ātrumā turpināt braucienu. 2. vietā Agnis Alksnis ar 151. sarkanā numuru zīmē viņam uz priekšējā numurā liecina par to, ka pēc 9 braucieniem viņam visvairāk punkti ir saplusoti šajā 85 kubicentimetru klasē, un 3. vietā Jurģis Kosovičs 4,5 sekundes aiz līderā Luisa Junģa, bet 4. vietā Grigaitis ir no Lietuvas. Pareizāk sakot, Saukaitis, atvainojos, Grigas Saukaitis ar 438. numuru, un 5. vietā arī lietuvietis Vakaris Degutis ar 217. Nu, lielajā kopvērtējumā, protams, ir šo 3 ātrāko braucēju cīņa par goda pjedestāla pakāpieniem. Luis Jonzis, Agnis Alksnis un Jurģis Kosovičs, jo Grigas Saukaitis ir saplusojis uz doto brīdi 152 punktus, un tie ir par 28 punktiem mazāk nekā 3. vietas īpašniekam Jurģim Kosovičam ar 167. numuru. Visi 3 šodien ir līderi kopvērtējumā ieradušies uz sacensībām un attiecīgi cīnīsies par pirmo trīnieku noteikti gan 3 braucienu summā, gan arī lielajā kopvērtējumā. Kaut gan vēl 3 braucieni šodien 21. februārī. Jāceras tas, ka motocross ir tehniskais sporta veids un visādāki notikumi ir sagaidāmi gan pozitīvi, gan arī negatīvi. Ir vairāk jau novēlēsim pozitīvus notikumus, protams, bet tā ir šī skarbā realitāte. Motocross tomēr ir pilns ar pārsteigumiem, un pašlaik ir tāds varbūt labs pārsteigums priekš Luisa Junģa komandas, ka viņš ar lielisku startu notur līdera pozīcijas un ir apsteidzis sezonas līderi iekštelpu motokrosā pirmajos 3 posmos. Agni Alksni ar 4 sekundžu starpību notur līdera pozīcijas 85 kubicentimetru klasē, kur 3. vietā joprojām ir Jurģis Kosovičs ar 177. numuru. Oi, kas par kritienu tramplīnā! Tu kā 2 puikas saķērās. Jā, ļoti nepatīkams kritiens un cerams, ka bez traumām. Tas pats galvenais. Sezona tuvojas. Kritiens ir ļoti nepatīkams, bet ja vēl tas ir komplektā ar traumu, tas ir ļoti, ļoti nepatīkami, jo sezona jau tikpat kā jau ir klāt, jo 15. martā jau ir pirmais klasiskais motocross mums Liepājā. Tātad mazāk par mēnesi palīdzēs līdz lielajām motocrossām jau ārpus telpām, bez sniega, bez vējiem. Vēju varbūt arī vasarā, tas tā. Bet līderis Luis Jonzis šodien tiešām lieliski aizveda šo pirmo braucienu, 91. numurs, un nedod pagaidām iespēju nekādīgi Agnim Alksnim pacīnīties ar viņu par uzvaru braucienā. Joprojām 4 sekundžu starpība. Jurģis Kosovičs no līdera atpaliek 11 sekundes, bet 4. vietā ir pakāpies uz 4. vietu Jurģis Jauniņš ar 216. numuru. Jā, savā starpā tur saķērās 2 lietuvieši, un līdz ar to tagad 5. vietā ir Vakaris Degutis, 217. numurs, bet Grigas Saukaitis ir atkāpies uz 6. vietu. 6. vietā
438. numurs, un jau vienu apli zaudēja viņš jau līderim Luisam Junzim. Vēl viens kritiens virāžā, bet bez sāpīga iznākuma izslīdēja virāžā aizmugurējais ritenis vienam no sportistiem un izjuta zemes pievilkšanas spēku. Kārtējais aplis 2 minūtes pirms braucienā beigām. Tūlīt arī finiša arkā. Luis Junzis veids kārtējo apli. Un 1 minūte 40. 1 minūte 40 līdz braucienā beigām. Nu, varētu būt vēl 3 apļi līdz braucienā beigām. Cik tālu aiz viņa ir Agnis Alksnis. Bija 4 sekundžu starpība. Tagad 5 sekundžu starpība. 5 sekundžu starpībā. Vēl par 1 sekundi atstarpī ir uzaudzinājis Luis Junzis, un 3. vietu notur Jurģis Kosovičs ar 177. numuru. Jurģis Kosovičs lielajā kopvērtējumā vēl vairāk nostabilizēsies 3. pozīcijā ar šiem 20 punktiem. Tas pašlaik uz doto brīdi ir viņa īpašumā, bet Agnim Alksnim -3 attiecībā pret Luisu Junzi. Bija pirms braucienā plus 15, tagad uz doto brīdu -12. Plus 12, atvainojos, plus 12 ir Agnim Alksnim. Ja līdera pozīcijas noturēs Luis Junzis ar 151. numuru. Ar 91. numuru ir Luis Junzis. 151. numurs ir Agnim Alksnim. Nu, mazliet viņi pietuvojies, ir mazliet samazinājis atstarpī ar līderi ir Agnis Alksnis. Bija 5,5 sekundžu, tagad 4,6 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Bet savā ritmā, savā tempā un bez kļūdām turpina braucienu līderis Luis Junzis. No MX Bauska motokluba ar 91. numuru. Tie 25 punktu līdera pozīcijas. Un ir pagājušas, laiks ir pagājis. Un tiks līderim parādīts finiša aplis. 1 aplis līdz brauciena beigām. Ļoti veiksmīgs starts. Brauciens principā bez kļūdām. Luis Junzis tūlīt dosies arī finiša aplī. Vismaz ar 4 sekundžu pārsvaru par savu sīvāko konkurentu gan šodien, gan ar lielajā kopvērtējumā Agni Alksni no Viking Trial. Agnis Alksnis arī dodas tās pašas 4,5 sekundžu starpībā. Apmēram vienādā ātrumā aizvada apļus gan Luis Junzis, gan Agnis Alksnis. Jurģis Kosovičs stabili 3. pozīcija. Tie 20 punkti viņam gan šīs dienas 3 braucienu summai vērtējumam, gan arī lielajām kopvērtējumam. No jau trases vidējā sektora atrodas līderu duets Luis Junzis un Agnis Alksnis. Un attiecīgi 4., 5. vietā. Tūlīt paskatīsimies, kā mums 4., 5. vietā, vai tur kaut kas ir mainījies. Jā, Jurģis Jauniņš notur 4. vietu ar 216, bet 5. vietā lietuvietis Vakaris Degutis ar 217. numuru. Nu, finiša aplī ir devušies abi divi līderi. Luis Junzis izcīna uzvaru un Agnis Alksnis 2. 3 punktus atvinējis ir kopvērtējumam Luis Junzis ar uzvaru. Un tagad pirms nākamā braucienā plus 12 punkti lielajā kopvērtējumā ir Agnim Alksnim no Viking Trial ar 151. numuru. Un 20 punkti gan šīs dienas 3 braucienu vērtējumam, gan arī lielajā kopvērtējumā Jurģim Kosovičam. Jurģis Kosovičs finišēja 3. vietā, tie ir 20 punkti. Un Jurģis Kosovičs mums startē no VV Moto Racing Team.
125 divtaktērijas starta gatavībā, un viņiem arī 8 minūtes plus 1 aplis. 125 divtaktēriem ātrākais apļa laiks kvalifikācijā bija Ingus Supe. 946. numurs Moto Extreme motoklubs. Otrais ātrākais bija Martīnas Jasjūnas Lietuva Agatas motoklubs. Viņam 785. un trešais Hugo Hendriksons no VV Motor Racing Team 953. numurs. Jā, lielajā kopvērtējumā, ja skatāmies lielajā kopvērtējumā, tad līderis kopvērtējumā ir Hugo Hendriksons. Tieši 953. numurs un attiecīgi otrajā vietā jau 30 punktus atpaliek no otrā vieta no līdera Ingus Supe, kurš kvalifikācijā uzrādīja ātrāko apļa laiku, un trešais lielajā kopvērtējumā 56 punktus no līdera atpaliek Ignas Beniusis Lietuva ar 80. numuru. Un kurš tad ir starta karalis? ...946. Ingus Supe. Ingus Supe. Kvalifikācijas braucienā ātrākā apļa laika īpašnieks izcēla startu. Ļoti sīvā cīņa. Tur burtiski pusriteņa tiesa tomēr bija priekšā. Ingus Supe ar 953. numuru. Jā, lūk, tāds dramatiski sācies cīņā par holešotu. Brauciens 8 minūšu garumā 125 divtakteriem, kur mums šajā 125 divtakteru klasē vēsturiski mums ir pasaules čempioni. Gan Pauls Jonas savulaik izcīnījis čempionu titulu, braucot ar 125, gan Matīs Karo. Mēs vēsturē esam ierakstījuši zelta burtiem. Un ļoti sen atpakaļ 125 kubicēnu klasē junioriem 2004. gadā pasaules junioru čempionu titulu izcīnīja Ivo Steinbergs. Tāda mums lūk ir šī statistika ar 125, un šodien lūk ir jaunā paudze trasē. Šie uzvārdi, ko mēs tagad šeit redzam, viens no veiksmīgākajiem 125 divtakteru braucējiem pagājušajā gadā Jākabs Kubuliņš šajā gadā jau ir uzkāpis uz 254 takteri. Eiropas čempionātā startēs 250 kubicentimetru klasē un ar lieliskiem rezultātiem 125 divtakteru konkurencē. Eiropas čempionātos ir mums atrādījušies gan Jānis Mārtiņš Reišulis, gan arī attiecīgi Kārlis Alberts Reišulis. Bet tagad vārds jaunajiem. Ingus Supe līderis ar 946. Otrajā vietā sezonas līderis Hugo Hendriksons ar 953. numuru. Un Ingus Supe, protams, šodien mēģinās iet pa visu banku, mēģinās maksimāli daudz atvinēt punktus sezonas līderiem Hugo Hendriksonam ar 953. numuru. Bet trešajā vietā 641. numurs Gustavs Ozols ar 641. numuru, kurš lielajā kopvērtējumā ir 4. vietā. Un viņš attiecīgi 21 punktu pagaidām zaudē trešajai vietai, kur atrodas Ignas Beniusis no Lietuvas ar 80. numuru. Bet šodien Ignas Beniusis pagaidām ir tikai 6. vietā, 6. pozīcijā. Ignas Beniusis no 6. vietā ir 15 punkti par braucienu, un Gustavs Ozols uz dotu brīdī ir 3. vietā, tie ir 20 punkti. Tā kā 5 punktus pašlaik atvina cīņā par 3. vietu lielajā kopvērtējumā Gustavs Ozols ar 641. numuru. Brauciens turpinās vēl daudz, vēl 4,5 minūtes, plus 1 aplis līdz braucienā beigām. Ingus Supe notur 4 sekundžu pārsvaru pār sezonas līderi Hugo Hendriksonu ar 953. numuru, un joprojām 3. pozīcijā Gustavs Ozols ar 641. numuru. Bet ko dara Ignas Beniusis? Vienu vietu augstāk, uz 5. vietu ir pakāpies Ignas Beniusis, un tas jau ir 16 punktu vieta braucienā. Ja par 6. vietu ir 15 punkti, tā par 5. vietu ir
16 punkti. Ignāts Benjausis, kurš lielajā kopvērtējumā Lietuva ir 3. vietā. Pašlaik 5. pozīcijā 80. numurs. 3,5 minūtes plus 1 aplis līdz braucienā beigām. Ingus Supe un Hugo Henriksons. Ingus Supe ne jau par velti kvalifikācijā šodien uzrādīja ātrāko apļa laiku. Hugo šodien viņam tā īsti klāt netiek pirmajā braucienā. 5,5 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Un tātad līdera pozīcijas ar ļoti labu ātrumu trasē notur Ingus Supe ar 946. numuru. Ir ļoti, ļoti nopietni gatavojies šim pēdējiem iekštelpu motokrosa braucieniem. Ingus Supe, ko viņš parādīja jau arī kvalifikācijas braucienā, veicot šos apļus ar ātrāko apļu laikiem attiecībā pret konkurentiem. Un pašlaik notur 5 sekundžu pārsvaru braucienā pār sezonas līderi Hugo Henriksonu. Jā, bet Hugo Henriksons tomēr ir uzaudzinājis 30 punktu pārsvaru pār Ingusu Supi kopvērtējumā. Un pirmajā braucienā tagad 3 punktu starpība. Līdz ar to Hugo Henriksona pārsvars joprojām uz doto brīdi ir 27 punkti cīņā par Latvijas čempiona titulu 2026. gadā iekštelpu motokrosa 4 posmu summā. Jā, Gustavs Ozols, lai arī zaudē 16 sekundes līderim, notur 3. vietu. 641. numurs, bet Marinas Jasjūnas no Lietuvas ar 785. numuru ir 4. vietā, un tie ir 18 punktu pozīcija. Un Ignāts Benjausis vairs tikai 3,5 sekundes zaudē Martīnam Jasjūnis. Ignāts Benjausis, atcerēties, ir kopvērtējumā 3. vietā, 80. numurs pēc pirmajiem 3 posmiem šajā Latvijas iekštelpu čempionātā. Un vairs tikai 1 minūte. 1 minūte, tūlīt līdz brauciena beigām, plus 1 aplis. Jā, Ingus Supe. Ingus Supe 125 divtakteros notur līderu pozīcijas joprojām un nelaiž klāt sev bīstamāko konkurentu Hugo Henriksonu ar 953. numuru. Jau Hugo Henriksons zaudē līderim 7 sekundes. 7 sekundžu starpība vēl par 2 sekundēm. Tā starpība ir uzaudzinājis līderis Ingus Supe. 946. numurs. Šajā sezonā Ingus Supe ir bijis 2., 3. Jā, un pārsvarā uzvaras ir izcīnījis, varētu teikt, ka 9 uzvaras šajā sezonā ir izcīnījis Hugo Henriksons, kurš pašlaik atrodas 2. vietā, 8 sekundes aiz Ingus Supi. No Moto Vidzemes ar 946. numuru. Un līderis Ingus Supe dodas finiša aplī. 1 aplis līdz brauciena beigām. Ar cik lielu pārsvaru pār Hugo Henriksonu aizvadīja lielisku braucienu Ingus Supe. Un šī starpība tagad ir jau 8 sekundes un 9 desmitaļas. Hugo Henriksons no VV Motor Racing Team 2. pozīcijā un 3. vietu. Notur 3. vietu notur Gustavs Ozols. Gustavs Ozols dodas arī finiša aplī 3. pozīcijā. 641. no Saldus bērnu jaunatnes centra, bet 4. vietā Martīnas Jasjūnas. Viņš daudz nezaudē.
Gustavam Ozolam. Tur starpībai visai minimālam ar Gustavu Ozolu, tikai 1 sekundžu starpība. Tā kā cīņa vēl par 3. un 4. vietu finišu aplī viennozīmīgi starp šiem 2 braucējiem. Un 5. vietā Ignās Beniusis, viņam par 5. vietu. 16 punkti un priecīgs finiša līniju šķērso uz aizmugurējā riteņa. Ingus Sope izcīna uzvaru Moto Vidzeme un 25 punkti ir Ingus Sopes īpašumā. Attiecīgi Hugo Henrisons izcīna 2. vietu, tie 22 punkti. Šeit jau mums arī mazliet jāpaskaita punkti ir priekš nākamā braucienā. Starpībā tagad ir plus 27 punkti attiecībā pret Ingusu Supi, kurš uzvarēja šajā braucienā. Jā, finiša aplī 3. vietu tomēr izcīnīja Martīnas Jasjūnas, 785. numurs, izcīnīja 3. vietu, tie 20 punkti viņam kopvērtējumā, bet Gustavam Ozolam 4. vietā 18 punkti kopvērtējumā. Ignās Beniusis 5. vietā un tie 16 punkti. Kopvērtējumā 3. vietu pēc jau 10 braucieniem saglabā Ignās Beniusis 125 divtakteru konkurencē junioriem. Dāmas iedarbina mocīti pie starta barjeras. Šodien dāmas mums ir 4 atbraukušas uz sacensībām. Iepriekšējā posmā bija 5 dāmas. Vakar treniņā, diemžēl, kādu nevisai patīkamu traumu guvā Vanessa Čilsi, kurai gan Itālijas, gan Latvijas pilsonība, bet Vanessa dzīvo Latvijā. Un šodien tomēr viņā nestartēs sacensībās. Un kvalifikācijas braucienā ātrāko apļa laiku uzrādīja sezonas līdere un arī iepriekšējā gada Eiropas čempionāta dalībniece Patricija Bērziņa. Patricija Bērziņa ar 733. numuru. Kur tad ir starta karaliene? Oi, kā te izskatījās! Jā, vai tāda 4 takteri? Man šeit no augšas ļoti grūti. Bija ļoti līdzīga cīņa braucot pāri šai baltai Holešota līnijai, kura tad ir starta karaliene, to man šeit pateiks priekšā. Nevarēju piefiksēt šoreiz. Turpat bija gan Patricija, turpat bija arī Sāra Vintere 712. numuru. Tā kā gaidu no tiesnešiem informāciju, kuri fiksē pat arī video, braucot pāri šai baltajai līnijai, gan šo starta karaļus, gan arī karalieni, teiksim, dāmu konkurencei. Bet jau braucienā līderā pozīcijās ir Patricija Bērziņa ar 733. numuru. Vadību pārņem Sāra Vintere. Sāra Vintere, 712. numurs, ir izvirzējusies vadībā. Patricija Bērziņa 2. vietā ar 733. un 3. vietā Aleksa Mauriņa ar 288. bet 4. vietā Jāņkalna. Estere Jāņkalna 147. numuru. Patricijas Bērziņas pārsvars pār Sāru Vinteri līdz šodienai bija pēc 9 braucieniem 27 punkti kopvērtējumā. Un tagad lūk trasē līdera pozīcija savā mājas trasē notur Sāra Vintere. Sāra Vintere 712. numurā savu 4 takteri attiecībā pret Patricijas Bērziņas 2 takteri. 733. numurs, jau 2. aplīs un joprojām līdera pozīcijās Sāra Vintere, 712. numurs, 2. vietā Patricija Bērziņa ar gas mocīti. Viņa izcēla tomēr minimāli, bet bija mazliet priekšā starta līniju, šķērsojot šo Holešota līniju. Un līdz ar to mums pirmajā braucienā, arī tikai pirmajā braucienā šodien mēs fiksēsim
šo starta karaļus, un dāmām karalieni ir Patricija Bērziņa. Patricija Bērziņa ir pirmā braucienā, tomēr ātrākā bijusi, pārbraucot pāri šai baltajai Holešota līnijai. Bet brauciena līdere ir Sāra Vintere. Sāra Vintere ar 712. numuru no Jāņa Vintera mototīm, līdz ar to savā mājas trasē, kur arī ļoti daudz trenējusies kopā ar brāli Robertu, kopā ar brāli Arturu. Nu, viņš tagad gan iepauzē pēc kritiena pirmajā posmā šajā Latvijas čempionātā Arēna Krosa. Un kā iekšmalu veiksmīgi izmanto Patricija Bērziņā. Patricija Bērziņā izvirzās vadība. Apsteidz Sāru Vinteri, jā, iekšmalu ļoti droši noturēja iekšmalu, un līdz ar to tagad līderā pozīcijās ir Patricija Bērziņa ar 733. numuru, kura ir uzvarējusies arī visos braucienos iepriekšējos 3 posmos. Viņai ir 9 uzvaras šajā iekštelpu motokrosā Patricijai Bērziņai. Un tagad atkal viņai izvirzās vadībā, apsteidz Sāru Vinteri, kur ir 2. vietā un 3. vietā Aleksa Mauriņa ar 288. numuru. No Aleksa Mauriņa mums ir no jaunās paudzes braucējiem. Aleksai Mauriņai ir tikai 12 gadi un pēc atļautā vecuma 12 gados drīkst vēl startēt 75 kubicentru klasē. Bet Aleksa Mauriņai ļoti sportiska, ļoti enerģiska meitene, un Aleksa Mauriņa ir izvēlējusies braukt jau šajā gadā ar 85-nieku. Lai gan pēc viņas vecumā vēl varētu braukt ar 75 kubicentru mocīti, bet Aleksa Mauriņa lieliski tiek galā ar 85-nieku. Lūk, Yamahas mocīts, zilā krāsā Aleksai Mauriņai, 288. numurs. Un lielajā kopvērtējumā Aleksa Mauriņa arī atrodas 3. vietā dāmu konkurencē. Viņa zaudē, visai daudz, zaudē līderei Patricijai Bērziņai, bet kopvērtējumā šādi braucot, viņa noteikti cīnīsies par pirmo trīnieku 4 posmu summā Latvijas iekštelpu čempionāta dāmu konkurencē. 4. vietā kopvērtējumā ir Estere Jaņkalne ar 147. numuru, un Estere Jaņkalne arī iepriekšējā posmā izcīnīja 4. vietu, un šodien viņai arī kvalifikācija bija 4. ātrākais apļa laiks. Patricija Bērziņa, Sāra Vintere, starp 2,3 sekundes. Varētu teikt 2 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. 733. 712. numurs. Un 3. vietā Aleksa Mauriņa no MX Saldus atpaliek no līderes 16 sekundes braucot ar savu 85-nieku. Jā, starpība nav liela. Patricija Bērziņa, Sāra Vintere. 2 apļus līderā pozīcijās noturējās Sāra Vintere ar 712. numuru, un tagad Patricija Bērziņa pārņēma vadību, bet turpat 2,5 sekundžu priekšā Sārai Vinterei ir līdere Patricija ar 733. numuru. Līdz brauciena beigām 1,5 minūte plus 1 aplis, kārtējais aplis līderes izpildījumā. Patricija Bērziņa un Sāra Vintere veids kārtējo apli. Un jau šī starpība pieaugusi līdz 3,3 sekundēm. 3,3 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Un, ja mēs runājam par Patriciju Bērziņu, tad viņa ļoti veiksmīga bija iepriekšējā sezonā, startējot pirmo reizi Eiropas čempionātā dāmu konkurencē, kur viņa kāpa uz godā piedestālā savu 125 kubicentimetru mocīti. Un vēl pirms pēdējā posma Slovākijā viņa atradās 3. vietā 2025. gada sezonā, bet kvalifikācija kritiens pārvilka svītru 2 braucieniem, fināla braucieniem, un līdz ar to atkāpās viņa 2025. gadā uz 5. vietu dāmu konkurencē 125 kubicentimetru klasē Eiropas čempionātā.
Bet Latvijas čempiona titulu viņa izcīnīja iepriekšējā gadā, un šajā gadā viņa ļoti nopietni gatavojas šai sezonai, startēt Eiropas čempionātā visos posmos. Un arī šodien lūk, viņa ir vadībā, un divi apļi līdz brauciena beigām dāmu konkurencē, tikpat kā jau 8 minūtes ir pagājušas, un 2 apļi tagad vēl meitenēm jāveic ir līdz finišam 10. braucienā. No jau 10. braucienā 2026. gada Latvijas čempionātā iekštelpu motokrosā. 3,5 sekundžu pārsvars Patricijai Bērziņai par Sāru Vinteri no Jāņa Vintera mototīma Rīgā, bet Patricija Bērziņa startē no Bieriņa motokluba no Mārupes, 733. numurs, un viņai arī ir ātrākais apļa laiks šajā braucienā, 1 minūte 5 sekundes un 4 desmitaļas 733. numurā. Jaunā meitenīte Aleksa Mauriņa ir apli veikusi savu ātrāko apli par 3 sekundēm lēnāk nekā Patricija Bērziņa. 288. numurs, bet ļoti stabili notur 3. pozīciju Aleksa Mauriņa no MX Saldus ar 288. numuru. Finiša aplis, 1 aplis līdz brauciena beigām, un turpat 4 sekundžu pārsvars ir līderei Patricijai Bērziņai, arī starta karaliene viņa ir, Holešota autore, tā kā brauc 10. uzvarai pretī šajā sezonā iekštelpu motokrosā Patricija Bērziņa ar 733. numuru. Sārai Vinterei kārtējie 22 punkti kopvērtējumam veidojās ar 2. vietu, vēl vairāk nostiprināsies viņa 2. pozīcijā pirms pēdējiem 2 braucieniem 2026. gadā, un 3. vietā Aleksa Mauriņa arī 20 punkti. Tātad situācija kopvērtējumā nemainīsies, tikai 1. un 2. vietas attālināsies par 3 punktiem, un 2. no 3. vietas vēl par 2 punktiem attālināsies kopvērtējumā. Finišs, uzvar Patricija Bērziņā, 1. vietā, 10. uzvara iekštelpu motokrosā šajā 2026. gada sezonā, 2. vietā Sāra Vintere, zaudēja 4,5 sekundes līderei, 22 punkti kopvērtējumā, un Aleksa Mauriņa nevienā netraucēta tuvojas 3. vietai, un līdz ar to 20 punkti gan šodien 3 braucienu summā vērtējot, gan arī lielāju kopvērtējumā MX Saldus pārstāvēja Aleksai Mauriņai. Nākamā klase, jau 10 minūšu garumā. 10 minūtes plus 1 aplis. Un šeit jau mums ir Open klase. Runa ir par Open klasi, kur līderis kopvērtējumā ir Mairis Pumpurs. Mairis Pumpurs šodien nav ieradies. Mairis Pumpurs Spānijai ir iedzīvojies ļoti nepatīkamā sliktā traumā. Un pirmo 3 posmu uzvarētājs šodien nevar startēt dēļ traumas. Un izskatās, ka sezonas sākums klasiskajā motokrosā arī būs bez pērnā gada Latvijas čempiona un Eiropas vicečempiona Open vērtējumā Mairi Pumpura. Bet šodien kvalifikācijā ātrāko apļa laiku uzrādīja Ričards Alens Gaicins, kurš šodien veiksmīgi startējot var kļūt par pirmo Latvijas čempionu iekštelpu motokrosā, jo no Maira Pumpura viņš atpaliek 27 punktus. 27 punktu starpība. Oj! Jā, ļoti bīstami šeit. Cīņa par Holešotu, Dāvis Līvs un Matas Strasjāvičus. Tik enerģiski sadūrās, ka domāju, ka tūliņ būs kritiens, bet brīnumainā kārtā noturējās gan Dāvis Līvs, gan Matas Strasjāvičus. Un man augšas izskatījās, ka Holešota autors ir Dāvis Līvs, kurš pēc daudzu gadu pārtraukuma ir atgriezies atkal motokrosā. Par viņu neesmu runājis vismaz gadus 8, vismaz, varbūt par kādu gadu ir kļūdījies, bet Dāvis Līvs tagad ir treneris. Viņš savulaik bija gan Latvijas izlasē, gan arī Latvijas čempions un brauca nācijas kausa izcīņā, piedalījies pasaules čempionātā posmos. Lūk, viņam iegaršojās šis iekštelpu motokros.
13. numurs notur līdā pozīcijās. Lūk, kāds pavērsiens. 13. numurs Dāvis Līvs no Q-tīma Liepājā ir līderis 2004. gadā. Dāvis Līvs pasaules junioru čempionātā 85 kubicentru klasē izcīnīja 4. vietu. Uzvarēja amerikāni Zaharijs Osborns. Zaharijs Osborns jau ir beidzis savu sportistā karjeru, bet lūk, atgriezies iekštelpu motokrosa čempionātā ir Dāvis Līvs. 2004. 2026. gads un tie 22 gadi pagājuši. Un Dāvis Līvs ir līderis atkal motokrosā. 2. vietā viņa lieliskais draugs un arī seno dienu cīņu biedrs un konkurents Gundars Gaušis, mūsu krosa leģendas Viestura Gauša dēls. Gundars Gaušis ar 47. numuru pašlaik ir 2. vietā, un 3. vietā ir Rudolfs Stankus, 515. numurs no Saldus motoklubā. Rudolfs Stankus, kurš lielajā kopvērtējumā ir 4. vietā un cīnās tagad par trīnieku lielajā kopvērtējumā. Rudolfam Stankusam, ir šodien pamatīga cīņa ar Matas Strasjāvičus no Lietuvas, kurš pašlaik ir 3. vietā lielajā kopvērtējumā pēc 3 posmiem. Un uz doto brīdī Rudolfs Stankus ir priekšā Matas Strasjāvičus, kurš sadūrās startā ar Dāvi Līvu. Gandrīz izlidoja no trases un jau uz 4. vietu pēc neveiksmīga startei pakāpies Ričards Alens Gaļcins. 737. numurs, kurš tikai 27 punktus zaudē Mairim Pumpuram, bet tā kā Mairis Pumpurs dēļ traumas tagad sacensībās kādu laiku nepiedalīsies, tad Ričards Alens Gaļcins šodien krāja punktus, lai kļūtu par pirmo Latvijas čempionu iekštelpu motokrosā. 27 punkti starpībā ar Mairi Pumpuru, un jau Ričards Alens Gaļcins ir pakāpies uz 3. vietu. Tie 20 punkti jau Ričardam Alenam Gaļcinam uz doto brīdi kopvērtējumā, bet uz 2. pozīciju ir pakāpies Rudolfs Stankus. Rudolfs Stankus no Saldus motokluba 2. vietā. Līderis Dāvis Līvs ir priekšā Rudolfam 3,2 sekundes un vēl 2 desmitaļas aiz 2. vietas. 3. pozīcijā Ričards Alens Gaļcins ar 737. un Gundars Gaušis ar 7 sekundžu starpību līdz līderim ir atkāpies uz 4. vietu, bet 5. vietā Matas Strasjāvičus no Lietuvas ar 777. numuru. Kurš joprojām cīnās par vietu 1. trīniekā lielajā kopvērtējumā 2026. gadā, bet labākais no Igaunijas Timo Mots 7. vietā ar 411. no Siberpālu motoklubā. Ļoti interesants sākums braucienām, startu perfekti izcēla ar tādu sadursmi pat Dāvis Līvs un notur līdera pozīcijas, kad 5 minūtes un 30 sekundes līdz brauciena beigām. Dāvis Līvs 13. numurs un starpībā ar Rudolfu Stankusu ir tagad sarukusi līdz 2,1 sekundei. 9 desmitaļas Rudolfam zaudē Ričards Alens Gaļcins, 737. numurs. Ričards Alens Gaļcins bija šodien ātrākais kvalifikācijā, par 1,1 sekundi apsteidza Rudolfa Stankusu, bet kvalifikācijā 3. bija Dāvis Līvs. Tā ir kvalifikācijā, bet tagad ir fināla brauciens, 1. fināla brauciens. Un joprojām līderā pozīcijās ir Dāvis Līvs, kārtējais aplis. 13. numurs Dāvis Līvs notur līderā pozīcijās. 2. vietā Rudolfs Stankus un turpat jau ir Ričards Alens Gaļcins 1,5 sekundi aiz Rudolfa Stankus, aiz Dāvja Līvja mugura, ne aiz Rudolfa, bet aiz Dāvja Līvja muguras 1,5 sekundžu starpība. Ričards Alens Gaļcins ar 737. bet Matas Strasjāvičus pakāpas tomēr uz 4. vietu. Apsteidz Gundaru Gauši, kurš tagad atkāpies uz 5. pozīciju. 47. numurs un sešnieku noslēdz Jonas Dilis no Lietuvas ar 46. numuru 4 minūtes plus 1 aplis līdz brauciena spriedze pieaugusi līdz maksimumam. Pirmais trīnieks ir kopā Dāvis Līvs, Rudolfs Stankus un Ričards Alens Gaļcins. Ričards Alens Gaļcins apsteidz Rudolfa Stankus un pakāpjas uz 2. vietu.
Jā, tagad otrajā pozīcijā pēc neveiksmīgā starta jau ir Ričards Alens Gaļcīns, Dāvis Līvs joprojām notur līderā pozīcijās, un Rudolfs Stankus atkāpies ir uz 3. vietu ar 515. numuru. Labākajie braucēji Open klasē šodien, gan kvalifikācijā, gan tagad arī braucienā laikā ir izveidojuši šo pirmo trīnieku, un kvalifikācija braucienā 3. ātrākā apļa laika īpašnieks no jau 8 minūtes notur līderā pozīcijās. Tas ir Dāvis Līvs ar 13. numuru 1. vietā. Un otrajā vietā Ričards Alens Gaļcīns, aizbraucot šajā aplī, zaudēja 5 desmitaļas Dāvim Līvam. Ļoti pieredzējis brauciens ir Ričarda braucējs. Dāvis Līvs ir priekšā Ričardam, bet Ričards izmanto ko lieliski izmantoja iekšējo šo trases trajektoriju. Apsteidz Dāvi Līvu un izvirzās vadībā. Lūk, 2 minūtes 30 sekundes pirms brauciena beigām. Jauns līderis trasē. No 6. vietas 1. aplī Ričards Alens Gaļcīns ir pakāpies līderā pozīcijās un pārņem vadību šajā prestižajā Open klasē. Un tie ir 25 punkti tagad lielajam kopvērtējumam. 27 punktus viņš zaudē Mairim Pumpuram. Ar pirmā braucienu viņš nevar pakāpties 1. pozīcijā kopvērtējumā. Pēc 1. braucienā joprojām Mairis Pumpurs, kurš šodien nestartēs sacensībās, būs līderis, bet starpībā Mairī tad būs vairs tikai 2 punkti. Ja līdera pozīcijās noturēs Ričards Alens Gaļcīns ar 737. numuru. Dāvis Līvs atkāpies uz 2. vietu, 7 desmitaļas viņš zaudē Ričardam Alenam Gaļcinam. Un 3. vietā Rudolfs Stankus, Saldus motoklubs 3. vietā. Rudolfs Stankus 1,8 sekundes aiz Ričarda Alena Gaļcina. Matas Trasjāvičus jau līderim zaudē 14 sekundes, bet tā ir 4. vietā. Un Rudolfs veido uzbrukumu Dāvim Līvam. Tramplīniem bagātajā ātrajā taisnē mēģina paņemt iekšmalu un neizdodas. Dāvis Līvs nokontrolējot šo virāžu, neļāva izmantot iekšmalu Rudolfam Stankusam, un tagad citu trases trajektoriju izvēlas Rudolfs. Kā abi divi saduras, mamma mia! 2. un 3. vietā saķeras savā starpā. Kādu sadursmi pieļāva gan Dāvis Līvs, gan Rudolfs Stankus, kur ir tālāk 4., 5. vietā, un Dāvis Līvs zaudē 2. pozīciju, bet izskatās, ka 3. vietu viņš tomēr ir saglabājis. Rudolfs Stankus pēc šīs sadursmēs trasē devās vēlāk, un tagad mēs redzēsim, kāds būs šīs sadursmēs rezultāts. 2 pretendenti uz 2. 3. vietu savā starpā nesadalīja šo šauro virāžu, un tagad izskatās, ka tūlīt arī redzēsim pareizo vietu sadalījumu. Ričards Alens Gaļcins, protams, līderis. Matas Trasjāvičus ir 2. vietā ar 777. numuru un 3. vietā Jonas Dilis, Lietuvā ar 46. Wow, Rudolfs Stankus ir atkāpies pat uz 5. vietu, 5. vietā. Rudolfs Stankus, kurš ļoti tuvu bija tam, lai pakāptos uz 2. vietu, tagad ir atkāpies uz 5. vietu no Saldus motokluba, kas par dramatisku pavērsienu braucienā, un izskatās, ka Dāvis Līvs ir atkarējis 3. pozīciju. Apsteidzis ir Jonasu Dilis, un 13. numurs atgriežas 3. pozīcijā. Dāvis Līvs, ko darīs Rudolfs Stankus. Rudolfs Stankus, jā, arī punkti Rudolfam ir vajadzīgi, kā nekā viņš lielajā kopvērtējumā ir 4. vietā pēc 9 braucieniem, un viņa sīvākais konkurents kopvērtējumā Matas Trasjāvičus pagaidām ir priekšā viņam. Šajā braucienā Matas Trasjāvičus atrodas 3. vietā pēc 9 braucieniem, un Rudolfs Stankus joprojām ir aiz Jonas Dilis, un vairs tikai 1 aplis līdz brauciena beigām. Jā, šī saķeršanās ar Dāvi Līvi ļoti bargi maksāja punktu ziņā Rudolfam Stankus. Turpat jau bija 2. vietā un 22 punkti. Un tagad Rudolfs Stankus finiša aplī devies
5. pozīcijā ar 16 punktiem uz doto brīdī. 6 punktus dēļ šīs sadursmes kopvērtējumā. Zaudēja, bet tāds ir sports, tur ir jācīnās, jākontrolē situācija un tikmēr uzvar Ričards Alens Gaicīns, 25 punkti izcīnīti. Pirmā vietā lielajā kopvērtējumā, joprojām viņš ir 2. vietā bez 10 braucieniem. Un tomēr 2. vietu, man patīk 2. vietā pēc ļoti smagas cīņas un arī kritiena trasē Dāvis Līvs. Viņš ir cīnītājs, viņš vienmēr ir bijis cīnītājs. Dāvis Līvs no Kūtīm Liepājā izcīna 2. vietu. Un Matas Strasjāvičs 20 punktus kopvērtējumam, un tā ir 3. vieta. Matas Strasjāvičs 20 punkti un 4. vietā Rudolfs Stankus ar 18 punktiem. 3. vietā. Un 4. 5. vietā finišēja Jonas Dilis no Lietuvas. Un 6. noslēdza Gundars Gaušis, kurš vienu brīdī pat bija 2. vietā. Ļoti aizraujoši interesants brauciens mums demonstrēja sportisti šajā Open klasē. Parēķināšu punktus šeit pārtraukumā starp braucieniem, tad arī zināsim punktu summas pirms 11. braucienam. Latvijas čempionātā noslēgošajā posmā kopvērtējumā. Pitbaiki. Mazi mocījuši, bet ļoti demokrātiska klasē. Var braukt gan kungi, gan dāmas vienā klasē. Var braukt gan dēls, gan tētis, gan opis vienā klasē. Nekāda ierobežojuma nav, vecuma ziņā, ne arī dzīvesvara ziņā. Lūdzu, kam ir mazs mocītis, pilns ekipējums, var startēt šajā pitbaiku konkurencē, kur šodien kvalifikācijas braucienā ātrāko apto laiku uzrādīja Matija Henpolds. Viņš arī sezonas līderis ar 8 punktu pārsvaru. 6. starta numurs par Alpu Zemīti no Latvijas, no MX Stende motoklubā ar 23. numuru. Starts pitbaikiem 8 minūšu garumā. Oikolabs bija Rauls Zemītis. Kā viņš izcēla startu, Rauls Zemītis. No motokluba Stende izcēla startu. Lielajā kopvērtējumā viņam 2. vietā ir. Un tūlīt aiz viņa arī kopvērtējumā līderis, sezonas līderis pitbaiku konkurencē Matija Henpolda 6. numuru. Pievēršam uzmanību 31. numuram. Tā ir tāda ļoti simpātiska dāmīte no Igaunijas Kristela Raba. Kristela Raba lielajā kopvērtējumā pitbaiku konkurencē atrodas 3. vietā. Viņa 39 punktus zaudē Matija Henpolda. Un 4. vietā arī ir Igaunis Aleksandrs Huva. 102. numurs. Viņš attiecīgi 15 punktus zaudē Kristela Raba. Tā kā šeit cīņa ir par 3. un 4. vietu lielajā kopvērtējumā starp 2 Igaunijas pārstāvjiem. Kristela Raba ar 31. un Aleksandru Huva ar 102. numuru. Tad gaidām pirmo apli un kā ierasts Latvijas iekštelpu čempionātā. Savā starpā lielisku cīņu sāk Rauls Zemītis un Matija Henpolda. Rauls Zemītis, motoklubs Stendē un Matija Henpolda, Motovīgs 3 Igaunijā. 3. vietā Aigar Ut no Igaunijas ar 97. numuru. Jau 5 sekundes aiz līdera. Bet 4. vietā Rasmus Konrād Bristol Igaunijā ar 58. Kristela Rabai priekšā sīvākajam konkurentam cīņā par 3. vietu konvertējumā. Kristela Raba, dāmīte no Igaunijas, pirmo apli veids 5. pozīcijā, 31. Bet ir vēl viena igauniete, Eleonora Maiste no Igaunijas ar 7. numuru, pagaidām ir pēdējā 9. vietā. Izskatās, ka šis drīzāk jau izskatās nevis Latvijas čempionāts, bet Igaunijas čempionāts Latvijas sportistu piedalīšanos, jo šodien ir tāda situācija, ka no 9 braucējiem tikai viens ir Latvijas pārstāvis, un tas ir Rauls Zemītis, kurš pašlaik ir atkāpies uz 2. pozīciju. Rauls Zemītis zaudījis līdera pozīcijas, bet Matija Henpolds pārņem vadību.
1,3 sekundēs pašlaik zaudē Rauls Zemītis Matija Henpoldu. Tā ir otrā vieta. Aigar Ut notur 3. pozīciju, 97. numuru. Un šodien Kristela Rābā galvenais ir nopelnīt pietiekami daudz punktus, lai saglabātu 3. vietu Latvijas iekštelpu čempionātā kopvērtējumā. Jo pēc 3 posmiem viņai ir 3. vieta un 5. vieta, 16 punkti. Ir ļoti pašlaik labā pozīcijā Kristela Rābā ar 31. numuru. Tagad galvenais turēt savu tempu, nekļūdīties un krāt punktus lielajām kopvērtējumam. Kārtējais aplis Matija Henpolda un Rauls Zemītis. Iepriekš aplī bija 1,3 sekundžu starpība, tagad ir 1,2 sekundžu starpība. Līderā pozīcijā 6. numurs Matija Henpolda. 2. vietā motoklubs Stendē un Rauls Zemītis ar 23. Un tikai tagad 3. vietai tuvojas Igaunijas sportistu trijotnē. Nu, kurš tad ir 3. vietā? 3. vietā Aigar Ut un 4. vietā Rasmus Konrāds Bristol ar 58. Bet Kristela Rābā ir atkāpusies uz 6. vietu. Kristela Rābā 6. vietā ar 31. numuru. Iepriekš aplī bija 5. vietā, bet viņa sīvākais konkurents cīņā par bronzu pitbaiku konkurence Latvijas čempionātā Aleksandrs Huva ir 7. Aiz viņas 7. pozīcijā 102. numurs ir Aleksandrs Huva. Līderu duets, atkal kārtī aplī līderu duets Matija Henpolda un Rauls Zemītis. Oi, kas pa cīņā starp šiem abiem diviem pitbaiku meistariem šajā 10. braucienā Latvijas iekštelpu čempionātā. Un jā, pusotra sekundē, 3 desmitaļas zaudējis ir Rauls Zemītis Matija Henpolda iepriekšējā aplī, un tagad Rauls Zemītis pusotru sekundi zaudē savam sīvākajam konkurentam Matija Henpolda. 3. vietā, tur ir tāda cīņa par 3. vietu starp Rasmus Konrāds Bristol. Rasmus Konrāds Bristol ir pakāpies uz 3. vietu ar 58. numuru. Aigar Ut ir atkāpies uz 4. vietu ar 97. numuru. Un Aleksandru Huva tagad 6. vietā, 102. numurs. Ojojoj, Kristela Rābā, diemžēl, ir 8. vietā. 31. numurs, 8. vietā Kristela Rābā. 50 sekundes aiz līderā, aiz Matija Henpolda. Nu jau viņa zaudē savam sīvākajam konkurentam kopvērtējumam Aleksandram Huva, kurš ir 6. vietā. Kristela Rābā tik zemu nevienā no braucieniem iepriekšējos posmos nebija nefinišējusi, neatradusies. Viņa pat bija kāpusi Kristela Rābā uz goda piedestāla 3. pakāpienā 3 braucienu summā. Šodien, lūk, viņai pagaidām tikai 8. vietā un tie 13 punkti kopvērtējumam. Sezonas lielajam kopvērtējumam. Pusotra minūte līdz brauciena beigām. Rauls Zemītis zaudē jau 2 sekundes savam sīvākajam konkurentam, gan šodien 3 braucienu summā, gan arī lielajā Latvijas čempionātā kopvērtējumā Matija Henpoldam, kuram ir +8 punkti attiecībā pret Raufu Zemīti. Un 3. vietu notur šajā aplī Rasmus Konrāds Bristol ar 58. numuru, bet attiecīgi 4. vietā Aigar Ut ar 97. numuru. Jā, Aigar Ut 4. vietā, 97. numurs, Aleksandrs Huva. Igaunijā 102. numurs, attiecīgi 5. vieta.
Tojas un līderu duets. Līderu duets Tojas un Matija Henpolda. 6. starta numurs. Un Rauls Zemītis. Otrajā vietā ar 23. numuru no motokluba Stende. Līdz brauciena beigām divi apļi palikuši un līderu pozīcijās. Jā, Matija Henpolda un Rauls Zemītis. Tur 2,5 sekundžu starpībā starp šiem diviem sportistiem. Tuvojas kārtējais aplis, Lūks 6. numurs. Matija Henpolds un viens aplis līdz 25 punktiem. Atkal ir Matija Henpolda no Igaunijas, no Moto Extreme un motokluba, un attiecīgi otrajā vietā Rauls Zemītis. Motoklubs Stende finišu aplī 4,5 sekundes viņš zaudē. Vēl 3 punktus priekšā. Pie 8 punktiem pieliek tagad lielajā kopvērtējumā Matija Henpolda, un pirms 11. braucienā viņa pārsvars par Raufu Zemīti būs jau plus 11 punkti, ja viņš izcīnīs uzvaru šajā pirmajā braucienā Matija Henpolda no Igaunijas. 3. vietu notur Rasmus Konrāds Bristol ar 58. numuru no Vabamatsi Racing. 4. vietā Aigar Ut, 97. numurs no Mini Dart Racing Igaunijā, un 5. vietā Aleksandrs Huva, Tihomecas motoklubs 102. Kristela Rāba no 8. vietas tomēr ir pakāpusies uz 7. vietu. 7. pozīcijā, 31. numurs, Kristela Rāba. Un tikmēr uzvar un 25 punktus izcīnā Matija Henpolda. Tātad 22 punkti tagad ir Ralfam Zemītim par 2. vietu, un 3. vietā Rasmus Konrāds Bristol. Jāpagaida vēl 58. numurs finišā. Kristela Rāba izcīna 14 punktus, 14 punkti Kristela Rāba, bet Aleksandrs Huva 5. vietā. - 16 punkti par 5. vietu. Jā, Rasmus Konrāds Bristol finišē 3. vietā. 58. numurs, un tie ir 20 punkti kopvērtējumā. Igauņi savā starpē šeit ļoti mačojas par bronzu lielajā kopvērtējumā. Tas bija pirmais brauciens Kristela Rābam, kura bija 3. vietā kopvērtējumā. Pēc punktiem izskatās, ka uz 11. braucienu saglabās arī 3. vietu arī pirms 11. braucienā, bet konkurenti būs pienākuši tuvāk viņai klāt. Cienījamie līdzjutēji, cienījamie klātesošie, triāla šovs, kur es mikrofonu nodošu triāla speciālistam. Sorry, atvainojiet, bet par triālu man, diemžēl, šo daudzu gadu laikā nav bijis iespēja pastāstīt un papļāpāt un visus tos trikus tur komentēt un tam līdzīgi. Vairāk esmu pievērsies cross country, motocrossam un arī autocrossam, bet triāls ir ar lielu interesi paskatīšos šodien un paklausīšos, kā mans kolēģis šeit komentēs visus šos trikus un kaskadieriskos gājienos, ko mums rādīs šodien Agņa Augšņa komandai, ja? Cik es saprotu, Agņa Augšņa brāļi šodien demonstrēs visus šo trikus uz šiem paaugstinājiem, kubiem, tramplīniem, neteiksim, bet trapecēm un tā tam līdzīgi. Vārdu dodu savam kolēģim. Viņam ir mikrofons.
Labdien, mani. Viens. Jā, skaņa ir, visi kārtībā. Sveicināti visi Jelgavas pusē, Ellijas pusē. Es šeit pats esmu pirmo reizi nevelti no tālās Kurzemes pilsētas Liepājas. Esmu ieradies kopā ar grobiņniekiem. Pats arī grobiņnieks, bet pārcēlu uz Liepāju. Šie palika pat grobiņā, bet motocross grobiņā ir svēta lieta un mototriāls vēl jo svētāk. Tātad, mans kolēģis Fogelkungs patiesībā jau iesāk to stāstu par mototriālu. Mototriāls nav nemaz tik sarežģīta lieta. Šeit mums nebūs sacensības, šeit mums būs šovs. Tātad sacensībās tiek skaitīti punkti pa noliktām, nenoliktām kājām, veiktiem, neveiktiem šķēršļiem. Tur man patiesībā vajadzēja pusstunda, lai es visu izstāstītu. Šeit man tāda laika nav. Es stāstīšu vienkārši. Mums būs šeit 3 Latvijas, varētu teikt, vieni no spīcākajiem triālistiem, un viņi jums parādīs vienkārši, ko viņi māk un ko dara ar triālu motociklu. Redzam, šiem motocikliem nav sēdekļu. Tā ir pirmā atšķirības pazīme. Nav paredzēts nekur baigt tālu viņiem braukt, bet ir paredzēts braukt uz vietas un augstu gaisā. Tas ir tas, kas mēs šodien sapratīsim. Tātad fizikas likumu laušana. Ko iepazīstināšu pa vienam, ķersimies klāt. Tātad Viking triālā motoklubs, 3 triālisti, 3 brāļi. Es teiktu, vieni no, jo ir vēl. To jūs noteikti zināt. Agnis Alksnis šeit brauca MX85 klases līderis. Arī ir bračka šitiem nulējiem. Sāksim ar jaunāko triālistu Artis Alksnis. Uztaisim aplausus katru reizi, kad saucam ārā. Jā, Artis Alksnis. Jaunākais no triāla brāļiem arī bija jaunākais līdz pagājušai sezonai startējot tātad moto triālā GP klasē un labus rezultātus rādīja. Tagad ir maza pauzīte iestājusies šī sportista karjerā, bet ne tikai mototriāls, arī superenduro ir šī motosportista ēdienu kartē, un redzēsim, ko mums parādīs Artis Alksnis. Nākošais no brāļiem Arvis Alksnis. Šeit ir atšķirības savādāks motocikls, ja Artis Alksnis brauc ar Hondu, tad Arvis Alksnis brauc ar TRS motociklu 2-taktu dzinējs. Turpretī abiem pārējiem brāļiem 4-taktu dzinēji. To mēs arī, protams, uz dzirdi šo simfoniju dzirdēsim, izbaudīsim. Arvis Alksnis ir pagājušās sezonas A grupas 2. vietas ieguvējs sezonas kopvērtējumā, tātad vicečempions šajā ieskaites grupā. Un tagad vecākais un spēcīgākais no brāļiem arī šī sporta veida mekā 3. vietas ieguvējs pagājušajā sezonā Niks Alksnis. Daudzas 2. vietas iegūts, nav izcīnījis čempionu titulu sev šajā GP ieskaitē, bet ļoti labi konkurences sastādījis spēcīgajiem braucējiem. Arī tam pašam Jelgavniekam Grīnfeldam tieši ar Niku Alksni nācies pacīnīties. Niks Alksnis jūsu uzmanībai, Artis Alksnis, Arvis Alksnis. Ko mums pirmajā pārtraukumā ir paredzēts tāds iepazīšanās šovs. Vairāk paskatīsimies tātad, kā tiks galā ar šīm rampām šie motosportisti, un 2. pārtraukumā jau arī skatītāji tiks iesaistīti šajos šovos. Neuztraucieties, nebūs uzreiz jābrauc motocikliem, bet zem motocikla būs jāguļās gan. Redzam, cik mīksts riepas patiesībā ir motocikliem. Tur arī parunājām ar pašiem motosportistiem. 0,25 atmosfēras ir iepūsts riepās, lai būtu vispār kaut kāda saķera šeit, jo triāla motociklam ir ļoti svarīgi šī saķera no 0 ātruma. Redzam, izmanto, protams, šo aizsargu pānu. Šie motocikli, tā ir tādas braukšanas sastāvdaļa. Tas droši vien atšķirās no klasiskā motokrosa, kad tiek izmantots arī rāmis. Šiem motocikliem ne tikai riepas, lai pārvietoties uz priekšu sev vēlamajā virzienā, un nav vajadzīgs daudz vietas, lai kaut kur aizbraukt. Galvenais ir uzbraukt no vietas un maksimāli augstu atrast to īsto fizikas punktu slīdi. Jā, to arī teica paši motosportisti un paši augšā uzbrauc Niks Alksnis. Tur ir tāda problēmiņa, ka šīs smiltis uz gludo finieru sēgumu ir uztaisījuši kārtīgs lidota un leciens lejā, un tur liekas, ka knapi sabremzējās pirms ballēm, bet atgādināšu mototriālā tieši šis elements, ierobežotā vieta, ir kā
šķērslis saucamais, kas motosportistiem ir jāpārvar, un tur ir jāmāk manipulēt tieši uz vienu ratu, stāvot vai nu uz priekšējo, vai nu uz aizmugurējo. Nikam Alksnim ir ļoti raksturīgi, ļoti daudz laika pavadīt tieši uz priekšējā rata. Artis Alksnis, ap citu jaunākais no triāla brāļiem, izceļās tieši ar savu dulumu. Maksimāli duls džeks, ir daudz, kur iesaisties, daudz, ko izpildīs. Es domāju, jūs arī esat redzējuši Robertu Vītola slavenajos video tieši šos brāļus, darot neprātīgas lietas arī uz automašīnām. Jā, tieši tā pati brigāde ir šodien šeit, šajā motocross čempionāta posmā. Uzplaudējam, čaļiem, lai iesilda rokas un motociklus. Es atgādinu, mums arī otrajā tātad būs iespēja skatītājiem aktīvākajiem piedalīties vienā no elementiem. Tas ir tāds nedaudz cinzinošs, kas tur izskatās. Niks Alksnis gatavojās uzbraukt augšā, vai uz aizmugurējā ratu, vai uz priekšā. Kas tur īsti notiks? Slīd, bet nostādā motociklu uz šīs aizsargu pannas un uzraušās augšā uz šķērsli. Atgādināšu, tas neskaitās mototriālā kā sots. Galvenais nedrīkst tikt atrauta kāja no motocikla. Redzam pilnībā kontroli pār motociklu. Tā rampa tur nopurinājās, noskurinājās, bet tiek galā gan Niks ar šo rampu, gan pati rampa arī ar Niku. Nedaudz vardarbīgi tas viss izskatās, bet tieši tāpēc tas arī ir motocross. Motokrosam ir jābūt ar raksturu. Un to šie vīri arī parāda. Un šī bremzēšanās, protams, ierobežotā vietā arī ir baudāms elements. Un vairākas trases mums ir Latvijā, kur ir ļoti maz vietas, lai sagrieztos motociklu sev vēlamajā virzienā. Un šeit mums ir tieši. Patiesībā arī šī skaņa, kad tiek iegriezts dzinējs, tas nozīmē, ka meklē to pareizo jaudas punktu. Motosportists, vecākais brālis gaidīs jaunāko brāli augšā. Es pastāstīšu nedaudz, tātad šie palīgi uz šķēršļiem arī ir atļauti, tikai, ja palīgs pieskarās motociklim, tātad skaitos neveiks šķērslis, te viss ir kārtībā, nav ne palīdzība vajadzīga, nekas drošība, protams, ir vajadzīga, tādēļ arī viens no triālistiem atrodās augšā, ja kaut kas nesanāk, lai var garantot un leciens lejā. Es domāju, olimpiskās spēlēs šito varētu ieskaidīt kā ļoti veiksmīgu tramplīnu liekšanas elementu. Un otrais bračka tieši tāpat arī ar aplausiem augšā, bet patiesībā kāda artikulācija ir amortizatoriem paskatāmies. Motocikls tur ļoti dziļi iesēžās un bremzēšana uz leju. Šeit var patiesībā par ragiem pārauties pāri arī diezgan veiksmīgi, bet šie puiši zina, kā izdarīt lietas pareizi, lai nenotiktu šāda lieta. Nonākot motocross vidē, patiesībā ar šādiem elementiem ir ļoti grūti pārsteigt, jo jūs visi lidojat daudz metrus virs zemes, patiesībā visu dienas garumā. Ja mēs būtu gada tirgu, kur tirgo visādi skaists izadītas lietas, tur ir vienkāršāk pārsteigt, bet šeit mēs vienkārši parādam to motocrossa citu pusi, citu seju. Tātad motocross, kas nav uz ātrumu, bet kas ir uz vēlnišķīgu precizitāti. Tagad ir nokāpis jaunākais brālis no motocikla. Apguļās Sagura, laikam Sagura. Tā liekas, ko pievēršam uzmanību vietā, kur guļ viens no triālistiem. Tā ir maksimāla uzticība ģimenes iekšienē, tas ir vairāk kā skaidrs. Jaunākais brālis ir uz ledus, vecākais brālis ar motociklu tur darbojas pāri un tur pie cimda, es pat varētu teikt, putekļus notraus no cimdiem, uzplaudējam pa drosmu, es domāju, abiem šiem kungiem, gan jaunākajiem, gan vecākajiem. Šeit jau, mums jau valstī tā ir problēmas ar šo demogrāfijas jautājumu, un šie džeki riskē pastiprināt vēl šo problēmu, bet nervi vajadzīgi ir uz augstāko noti novilkti un pie pašā apstājās. Tas ir tāds trauksmes zvaniņš. Man šķiet, ko uzplaudējam Artim pa drosmi pavisam noteikti. Gulēt zem motociklu un redzējām, tur nebija ar tādu metru rezervi ar vienu pieskārienu. Mēs jau tad gatavosim arī noslēgt šo iepazīšanās mazo šovu. Atgādināšu, mums pēc otrā tātad nākošajā pārtraukumā mums būs vēl iespēja skatītājiem visdūlākajiem, visaktīvākajiem iesaistīties, bet tagad visu uzmanību, kā var nokāpt no motocikla. Šis būs tāds parauga demonstrējums, paskaidrošu arī, kāpēc. Pēc tam noteikti, kāpēc tā notiek, visu uzmanību uz Niku.
Un kāpēc ne? Kāpēc ne pār ragiem, kāpēc ne tieši uz zābakiem un tālāk? Nu, Niks Aleksons arī, protams, ir šis karsēju sportists. Ja jūs zināt, tādu sportu veidu arī Eiropā ir uzstartējuši, ir uzvarējuši, tā kā viss kārtībā ar līdzsvaru šiem kungiem. Un patiesībā arī nākošajā pārtraukumā būs uz vienu riteni kaut kas, ne tikai uz 2 riteņiem, tātad vēl sarežģītāk kā viss šis. Gatavojamies, protams, arī otrajiem fināla braucieniem. Gaidīsim arī šos puišus atpakaļ. Uzpaldējām Mārtim Alksnim un pačukstējuši Ārts Alksnis atbrauks arī ar super enduro motociklu tieši uz šīm pašām visām uzparīktēm. Nu, tas būs ar vēl dūlāku amplitūdu, ar vēl dūlākiem lēcieniem. Tā kā, ja jums kafija ir sagatavotas, iermaizītes arī ir sagatavotas, nekur tālu neiet, palieciet, izbaudiet šo šovu. Uztaisim vēlreiz aplausus triālu džekiem, Viking triālu! Un gaidīsim, protams, atpakaļ arī mūsu sportistus Latvijas čempionāta 4. noslēdzošajā posmā. Ļoti labas dinamiskas sacensības. Un gatavosimies arī pārtraukumā 2. šovam, kur varēs iesaistīties arī paši drosmīgākie skatītāji. Paldies jums par uzmanību. Jūs esat forša publika, jūs saprotat motokrosu. Es pat jūtu, kā jūsu asinīs plūst benzīns. Un nevis tā vienkārši plūst, bet ar dinamiku vajadzīgo. Labi, pievēršamies jau trasē un tūdaļ jau arī atsāksies mums standarta sacensības klasiskais motokross, kurš arī, protams, ir ļoti, ļoti baudāms sporta veids. Tas tik ir aparāts starp kājām. Zigi mesot tāds, kas dzīvo mūsu mājā, kad izvelk to ārā un liek pie lietas. Viss kaimiņi to dzird līdz piktam stāvam, man liekas. Ko tu tur skaties, kaut kāds neķītras bildes? Es zinu, ko tu man laikam neesi rubuls pilns. Es runāju par mocu, nāc paskaties, Aldi. Lielpiltonē ir atvērusies jauna motocross hala. Speedzone MX tepatās Latvijā, lielākā iekštelpa arēna Eiropā. Skaties, tie mocīši, kā sienāši te lēkā, smilts iet pa gaisu, kā smilšu vētrā. Puiši, kurš grib paņemt zentiņu uz rāmīt, paraut pa aplīču enerģisko dāmīt. Tu laikam nedomā vispār, ko runā, katru dienu paliec arvien dumjāk. Aldis, skaties, reku Vinters Jāns, atvērču arēnu, tas bija viņa plāns. Skaties, mocīši te arī var īrēt uz vietas, jā, motokross ļaudim par šo arēnu būs prieks. Jā, Speedzone MX, dodam ručkā un taisam triks. Aldi, negribi izlekt ar tādu, pārsteidz mani. Nē, man trūkst vārdu. Speedzone MX, jā, jo tas ir Speedzone MX. Speedzone MX.